Un tagad ar aplausiem sagaidām Rolands Kirsteins. Ieņem skatuvi meistarklasē. Super, lieliskas emocijas. Varbūt tu vari pastāstīt, kura virtuve tad tev ir pati tuvākā, vai tiešām tā ir itāļu virtuve? Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Neiešu par labu nevienai valstī, nevienai virtuvei. Es parasti esmu kaut kur pa vidusceļu, jo man patīk ļoti daudz visu dažādāk ēdienu. Galvenais, lai viņi ir garšīgi. Super. Galvenais, lai ir garšīgi ēdieni, tas nozīmē, ka meistarklasē mēs arī iepazīsimies tikai ar garšīgākajiem ēdieniem. Cerams. Labi, ilgi tevi nekavēšu. Skatuve ir tava, Rolands Kirsteins. Paldies. Sveiki visi. Prieks jūs redzēt. Cerams izbaudāt mūsu superīgos profdienas un visos stendos ir ļoti garšīgs un pasakaini foršs. Pateicoties arī mūsu foršajiem pavāriem, kas ir atrasti, kas rūpējās par degustācijām. Tātad šodien, ko es gatavoju, principā nedaudz Itālijas, ko gan jābaidās, pa kreisi no manīm ir spēcīgs itāļu pavārs, kuriem jau kaut kas nepatiks noteikti, es to izdzirdēšu vēlāk. Man ir tādas divas salīdzinoši ātras receptes. Viena būs linguīne, arī no mūsu foršu piegādātāja Rustičelas, kur arī ir kaut kur, man liekas, pat šajā līnijā, es tagad viņas neredzu. Otrs mums būs kanoloni, uztaisīsim, principā, kamēr jau runāju, uztaisīsim jau, sapildīsim viņus. Mūsu lasis garnele, te var iet visdažādākos veidus, šis ir nedaudz prom no klasikas, tur pārsvarā rikota un sieriņa, bet es pamēģināšu kaut ko citu. Tātad garnele ar lasi sablenderēt, nedaudz saldējs krējums, lai viss forši satur kopā. Tos mēs sapildam pilnus. Nu jā, tam pildījumam, principā, jūs varat izvēlēties, ko vien vēlaties, cik tālu jūsu kreativitāte jūs aizvada. Tos mēs vēlāk blanšēsim. Viņus, principā, arī, ja ir vēlme, var pagatavot, teiksim, jau iepriekš noblanšēt pašu kanolī, sablanšēt un tad vienkārši ielikt karstā ūdenī vai tvaiku krāsnī, un tad jums būs viņi diezgan ātri gatavi. Tad, jā, mans pildījums varbūt nav tāds baigi klasiskais šodien, bet, nu, lai iet. Jāņem vērā, ka viņi gan vārīsies kādas 10-12 minūtes, līdz viņi būs mīksti. Un tas viņš forši savalkās, garnelē iedod to struktūru ar lasi, un viņš forši tāds ciets paliek kopā. Tas mums būs, te arī no sākumā bija ideja iet kā uzkodas variantu, ja iet vienu, var uzlikt pa virsmu visu kaut ko trifelīti svaigu, mērci, un ļoti forši. Bet es paņēmu vairāk tādu kā pamatēdienu porciju, 3 gabali būs ideāli. Sāksim ar pirmo ēdienu. Tātad linguīne no Rustičelas. Viena no kvalitīvākajām sausajām pastām. Vajadzēja katliņu garāk, bet nu kas, improvizēsim. Jūs zināt, kā mājās, ja? Pusi, kad paliek mīgs, tad pielocam un iestumjam viņus iekšā. Visi to esat darījuši, atzīstat. Visi nopietnas sejas. Neticu jums. Jāvār šī pasta aptuveni 10 minūtes. Pie linguīnes, kā jau minēju, mums viņa būs veģetārā opcija. Sālsūdens, kāds no itāļu maniem kolēģiem foršajiem vienreiz stāstīja, ka pasta sālsūdenim jābūt aptuveni tik sāļam kā jūrai. Piekrītat? Ir dzirdēta tāda versija? Dara šitā vai šitā? Jā? Nē? Nu, dažādi varianti, bet es lieku 10 gramus uz litru. Tā, kamēr mums linguīna vārīsā, samēnam viņiem pozīcijas par mērci. Kāda mums būs šoreiz? Mums ir arī viens tāds foršs piegādātais Daregals, kur arī meitene mums ir pārstāva pirmajā rindā sēž.
Viņiem ir ļoti forši saldēti zaļumi. No šiem zaļumiem es esmu uztaisījis šo petersīļu eļu, kā redzat, ļoti forši krāsa viņai, gluži kā, ja taisīt no svaigas. Tas normāli, tā jābūt. Te jau viss ir par rokai. Pa eļām, jā. Ko vienīgais darot, es atklāju, ka no sākuma, ka jūs, piemēram, netaisīsiet no svaigo, bet svaigo arī ļoti labi noblančēt pirms tam. Es arī saldēto visu maisīju, vai tas ir pētersils, ielieku noblančēties. Kārtīgi izspiežu visu šķidrumu lieko, lai neduļķojas krāsa, jo spēcīgāk viņi izspiedīsiet, jo skaistāk jums būs krāsa. Tad noblančēju, respektīvi, cik tur sekundes dažas. Un kanolas eļu, kāpēc kanolu, bezgarš vīno kauliņa eļa, bez garš, tad tā nepārmāc, teiksim, tā eļa nepārmāc to produktu, un tad ir tas vislielākais svaigums no tā dārza iegūstams. Jā, atpakaļ pie mērces. Šoreiz paņēmu, no mūsu pārstāvjiem. Šis gan ir kā kulis domāts, kā augstā mērce, viņi ļoti labi jau var spiest pa šķīviem likt. Piltuvīt arī tāda tieši smuka, kā parastajai plasmas pudelītei. Bet pamēģināsim mēs uztaisīsim viņam nedaudz siltā veidā, respektīvi. Tā pasta mums vēl vārās. Un viņiem ir saglabājusi superīgu paskainu krāsu, kā redzat, tāds spilgti oranžs. Viņu viegli atsildīsim. Bet jā, kā jau minēju, ideāli der arī kā izdekorēt šķīvi. Viņas nāk saldētas, tātad varat viņas atsaldēt un krāsa viņiem ir super saglabājusies. Pieliksim vēl nedaudz. Tā, kamēr mūsu pasta sildās, mērce sildās un pasta vārās, klāt mums būs tādi forši zaļie pipariņi arī no mūsu piegādātajiem superīgajiem meņu, kuru tomāti ir leģendāri ar savu slaveno pomodorinas mērci, kur gan jau visi kādreiz ir saskārušies. Ļoti tāda klasiska, superīga, gatava mērce, jau iepakota iepakojumā. Tad atliek atvērt paciņu un izbaudīt viņu. Arī esmu viņu izmantojis pie picām. Kā bāzi visādām mērcēm. Viņa tāda kā sos tomāta mērce jebkurā virtuvē. Principā, ja nav no kā uztaisīt tomātu mērci, tad pomodorina vienmēr jūs izglābs. Tā, mērcīte mums jau sildās. Šeit, ja mēs iet tādu klasiskāku veidu, bez šī produkta, ko es parasti daru, čerī tomāti, dzeltenie, sarkanie, šalote, ķiploks, pasautē pānā, baltvīns, pēc tam visu blenderī, un jums ir brīnišķīgi mērce. Super ātri un svaigi un garšīgi. Gatavu. Klāt vēl mums būs tādas kā pesto pērles no Tartu Flanģasa. Arī šeit padās aiz jums viņu standiņš. Pēc tam noši pieiet, viņiem ir ļoti interesants visādi garšas tādas pērlītes. Arī visur var nodekorēt, taisīt tartarus, pamatēdienus.
var pielikt klāt, iedot tādu foršu ne tikai skatu, bet arī viņiem ir ļoti svaiga garša. Jā, viņiem tā līnija diezgan tāda paliela, droši līdz viņiem aiziet. Viņiem arī ir melnās trifeļu pērles, ja es nemaldos. Jā, tad pirmais mūsu ēdiens būs salīdzinoši tāds ātrs, viegls, svaigs. Protams, pieliksim arī olīveļu, ekstra virginu klāt beigās. Un iespējams kaut ko jau vēl īpašāku. Šis zaļais, principā, kas mums ir ļoti vienkārši tāds kā krambuls, drumstals ar parmezānu baziliku, tāds kā sausais pesto, salīdzinoši ātrs tāds variants, vienkārši parmezānu ar baziliku svaigu termomiksā iekšā, un jums ir gatavs. Iedos tādu foršu svaigumu un super ātri pagatavojums. Jā, tūlīt jau būs. Kādai jābūt pastei al dente vai mīkstai? Kā jums garšo al dente? Vai labi izvārīta? Piekrīt. Forši, jā, ka šī mērķis savu krāsu nepazaudēja. Es arī eksperimentēju tagad ar jums dzīvē, jā, uz viņas, uz skatuves. Vispiemērotākais brīdis, kad to darīt. Nedaudz baidījos, ka viņa sildoties pazaudēs krāsu, bet krāsa palikusi tieši tāda pati, kas ir baigi forši. Nebaidieties, ūdens netiek lietas uz grīdas, bet ja peļķi parādās, liekam mūsu brīnišķīgo lingvīni iekšā mercē. Kārtīgi izmaisam. Jā, krāsa superīga. Atgādini, jā, ka šai nav jābūt obligāti veģetārai opcijai. Tā ļoti labi arī iederētos garnelītes, vēl kāds jūras produktiņš. Būtu super. Nu, ko, saliksim ātri visu kopā, kas mums būs ļoti ātri. Jā, krāsiņa ļoti skaisti saglabājusies. Šīs gan var būt kā uzkodas variants, gan kā pamatēdienu variants. Tāda pa virsu mums ies ļoti mūsu foršais ātrais pesto drumstalas. Uzliksim pesto pērles arī. Šīs lieliski vasarā pie svaigiem salātiem ar buratu un tomātiem pasakai neaiziet. Nāc, paliec te. Šitai pipariņi ir tagad baigi modē palikuši, vai ne? Esat pamanījuši? Viņi jau ļoti daudz, kur sāk parādīties. Ir jau parādījušies. Viņas droši var pie meņu nogaršot.
Saliekam pipariņus. Un pārbaram pāri mūsu ātro garšas bombu. Tāds pirmais ēdieniņš ļoti vienkārši, kā redzējāt, produktu vairāk kā savienošana, bet pilna ar un obligāti extra virgin vēl nedaudz. Jā. Jā, ātra salikšana, kvalitatīvi produkti, ātri saliekami kopā ar maksimālu garšas sprādzienu, teiksim tā. Uzbērsim vēl bišķi dramatiskajam efektam. Tālūk, tas ir mūsu pirmais. Īstenībā, kamēr es pļāpāju, vajadzēja jau sen ielikt otru, tagad būs ilgi jāgaida jums. Bet nu nē, es mēģināšu jūs uzjautrināt tik pa laikam. Aiziet. Tā. Īstenībā, tā kā man ir daudz, nu nedaudz, melnās trifeles, es domāju, būtu grēks. Es tieši domāju, kas pietrūkst. Vai ne? Izstījās kaut kas pietrūkst šī. Nav Itālija bez trifeles. Nāc te. Un tu te. Jā, tagad ir pabeigts. Tālāk. Ejam tālāk. Kāds turbo boosts nav viņam? Nav. Tālāk. Es arī nākušies ēdiens. Kā jau visi foršie Itālijas ēdieni nav pārāk sarežģīti, bet ir burvīgi ar savu vienkāršību un savu kvalitatīvo produktu. Tāpēc Itālijas virtuve ir viena no manām mīļākajām virtuvēm, jo ar viņu ir viegli strādāt. Galvenais ir ar viņu nepārstrādāt. Tas ir, galvā, teiksim, nesalikt pa daudz nevajadzīgas lietas kopā. Un uzsvars vienmēr uz kvalitatīvu produktu. Mūsu kaneloni pildīti ar lasi un garnelēm, nedaudz saldējs krējums, iet peldēties. Trīfelīti paslēpsim. Tā, kamēr mums vajadzēs aptuveni kādas 8-10 minūtes viņas pavārīt, nebūs negarlaikoši jūs tik ilgi, cerams. Klāt mums būs tāds forši arī pastāstījuši tajā brīdī pa mūsu produktiņu, vienu jau gatavu. Mums ir tāds omāru bisks no Royal Greenlandu, saldēts jau nāk iepakojumos. Viņam jau ir nedaudz omāru gaļa klāt. Te gan viņš ir izlaists caur sietu, lai būtu tāds ekstra gluds, patīkams klāt. Arī šim ir no Daregala, bet ar otru garšiņu, kura, ja nemaldos, bija dzeltenā paprika. Viņam arī tāda super dzeltena krāsa, es pieeju klāt, viņš pastiprināja man to krāsu. Omāra bisks pats pa sevi vairāk kā zupa,
Viņa ir domāta, bet runājot ar kolēģiem, daudz arī pieliek klāt saldo krējumu, citronu zāli, pagarina, uztais mērci. Šajā gadījumā citrona bisku es noreducēju uz leju, lai viņš paliek foršāks un biezāks. To mēs izmantosim. Varēsim šo izmazgāt, atnest apakaļ. Paldies. Jūs jau esat izteigājuši visu? Saguruši? Vēl jau 2:30 tikai. Kas jums visinteresantākais iekritis no visa? Itālija, kaut kas cits gaļas? Deserti varbūt? Deserti? Ne? Tur deserts tennišā, tur tādas kūkas ir ārprāts. Tur vienkārši var palikt un ēst. Tā, mūsu kanoli, lai vēl pavārās nedaudz. Mana foršā palīdzīja aizskrēja izmazgāt katliņu, jo mums te diemžēl nav. Tur mēs ieliesim mērci. Princips ļoti vienkārši mērci, kanoli. Nepārāk tādas jūras valšu garša, bet tāds krēmīgs, lasas, garnela foršie kopā. Omārs pats pa sevi iedod tādu stipru foršu garšu. Nedaudz pieliksim ikrus foreles klāt. Un arī jāuzslavē vēl viens produkts no menu, kas pat man ir. Viņiem ir olīvu tapenāde. Jau gatava burciņā sagriez produkts. Jums tik atliek atvērt burciņu un jūs viņu varat lietot. Ietaup jums daudz laika, viņu griežot, sagriežot, samaisot, sagriežot zaļās olīvas, melnās olīvas, ančovas, olīveļu, viss tās. Parmigiano Reggiano, protams, izturētais. Un tas principā arī viss. Uzliksim svaigo trifeli, dīļu veļu. Un voilà. Jāni, kā tev iet? Ļoti labi. Visi deserti ir apēsti vai palicis vēl kaut kas? Man vienkārši kanoli vārās vēl 5 minūtes, man jānosit laiks. Varēja nākt parodāt. Jā, tas būtu izcili, bet nu labi. Starp citu, ja kādam interesē, ja mēs tā pa jūras tēmu runājam, liels tev paldies, super. Ko bez tevi? Tam pašiem ražotājiem Deregalam ir tāds interesants miksiņš, tāds jaunums būs. Tartara miks, saldēts paciņā, tur ir kapers, šalote, viss jau sagriez, sakapāts, atsaldēt, majonēzi klāt, un jums tāds super ātrais tartara mērķis variants. Es viņu uztaisīju, uztaisīju pats majonēzi no olām, svaigo, piemet klāt, wow, super, ļoti labi garša viņam. Tas tāds jaunumiņš, kas tur top, lēnām un būs pieejams. Tad vēlreiz par šo mērķi, te ir mūsu bisks no Royal Greenlanda. Nāk saldēts, klāt nedaudz kulis, bet dzelteno piparu nedaudz uzsildīsim. Un kanoli jau līdz ar to arī būs gatavi mums. Tie, kas vēl nav izstaigājuši visus stendus, noteikti to izdariet, jo diezgan daudz interesantas lietas var atrast, kas jums ikdienā arī var ietaupīt laiku uz daudziem produktiem pie lielākiem apjomiem un iedot jums pašiem kādu ideju foršu arī.
Jep, kanolīt līdz jau būs gatavi. Pavasarīt līdz jau sāksim mūsu semināru ciklus. Cerams, ka gaidīsiet mani un Jāni ciemos pa visu Baltiju. Jā, sāksim likt uz šķīvi. Te mums ir mūsu biska mērca. Noreducēta. Tā viņa ir vispār kā omāra biska zupa pēc specifikācijas. Bet no viņas var uztaisīt burvīgu foršu mērci. Foreļu ikri. Viņas arī var iemaisīt mērcē, ja ir vēlme. Bet man gribās, lai viņi tādi spilgti koši mums ir redzami. Kanolī mums nāk ārā, kā redzat, jau lasis tur ir gatavs, garnelīt arī. Paši pa sevi jau, jūs zināt, tur minimāls laiks viņam pagatavošanas. Šī iet pa virsu mums mērcītei. Smuki vēl nav pārplīsuši, ļoti labi. Te mums klāt būs olīvu tapināde. Uzliksim pa virsu, liedot tādu nedaudz skābumu. Jūras veltes un olīvu tapināde ļoti forši iet kopā. Jā, šis jau, kā jau teicu, sākumā vairāk tāds kā pamatēdienu porcija, bet te droši visu var samazināt uz vienu, un tad tā būs tāda super jaudīga forša uzkodiņa. Parmezānu bez tā nedrīkst. Vēl nedaudz foreļu ikrus. Un, protams, mūsu foršā melnā tripele. Šis jau paliek pa tādu nopietnu garšas bombu. Uzliksim arī trifeli šķēlītēs, lai izceltu viņu. Un mūsu diļu veļiņu, pētersiļu veļiņu atvainojas, visu apkārt. Nu, un tas arī viss no manī. Kā jau teicu, pusstunda. Tātad lingvīne ar sarkano piparu kuli uzsildītu, svaigu trifeli, pesto cietā siera drupstalām, svaigu trifeli, kanoli pildīta lasu garneli, sarkano piparu kulis, dīļu pētersiļu eļa, svaigā trifela sirs un jā, trifeļu pesto pēles vēl pie lingvīnas pastas. Paldies jums! Dāmas un kungi, Rolands Kirsteins!